Šajā Kurzemes pusē, Turlavā, vēl aizvien dzīvi seni neparasti nostāsti. Te jau 14. gadsimtā bijuši ciemi ar īpašām privilēģiem, kuršu ķoniņu brīvciemi. Savu brīvību un tiesības viņi ieguva no pirmajiem Kurzemes iekarotājiem tieši savas varonīgās dabas un neatkarības alku dēļ. Turlava, seno Kursas valdnieku pēcteču zeme. Turlava, šodien neliels sakopts pagasts ar 1000 iedzīvotāju, auglīgām zemēm, bet maz attīstītu ražošanu, toties ar visai spēcīgām vēsturiskām saknēm un savas vietas apziņu. Ja senajos laikos kuršu ķoniņu dzimtām bija katreiz savs ģērbonis, ar ko tās lepojās, tad tiekoties ar turlavniekiem man gribējās pajautāt, ja šodien būtu jāveido savs dzimtas ģērbonis, ko jūs tajā zīmētu? Noteikti tas būtu kāds koka zars ar lapām, zaļojošs. Domāju, ka Juri Vītoli daudz apkārtējie uzskata par traku. Šais laikos, kad katrs pirmām kārtām domā par savu izdzīvošanu, ķerties klāt vecai, aizlaistai mūžai un rūpēties par tās izdzīvošanu, traks, kas traks. Kopš pērnās vasaras Juris kopja 1,5 gadsimta seno jāmaiķu mūžu un tās parku ar izciliem diškokiem. Gaisa pilis nebūvē, vien cer, ka reiz te būs turistiem un kultūras mīļotājiem tīkama vieta. Latvijā daudz pārdotu zemju citautiešiem. Vai mēs paši nevaram latvietis savā zemē, kā arī tad, kad mēs gājām par brīvību cīnīties, mēs teicām paši savā zemē kungiem būt un tā tālāk. Lai mēs darām to un pierādām, kad mēs esam paši savu kungi, uz trakiem balstās pasauli. Un, ja nebalstīsies, tad jau nav vērts. Brīvajā laikā es vēl arī strādāju kā baznīcā, kā ierķelnieks, un šeit tuvējā draudzē, Klostera Svētā Pētera draudzē, reiz arī būtu telpas, kur sanākt kopā, un ne uz to vien varētu dzīvot, arī tīri finansiāli, ar laiku veidot šeit kā turismu vietu. Mūžā ir telpas daudz, plašas, un arī izmantot galdiem un tādiem saviesīgiem vakariem, koncertiem. Bet tagad, skatoties uz šo ēku un uzburot vīziju, kā būtu tad, lai te nāktu turisti, ir jābūt vai nu ļoti lielam laikam starpā, vai ļoti lielai naudai. Kas ir jums? Es saku parasti, Dievs dos. Un, ja dod, tad ne to vien var izdarīt. Jābūt paļāvībai. Kaut kur pēc kādiem 10 gadiem, jā, šī vieta varētu tik tiešām arī spīdēt. Nevar būt tīri, kā saka, tīri tā acī vizuāli spīdēt, ja, bet jau ar tādu, zinām, akcentu nākotnē. Tā noteikti varētu būt sētuve pilna ar graudiem. Tas ir viens, kas varbūt simbolizētu manas dzimtas senču laiku un savas dzīves laiku, un turpmāko es varētu raksturot ar ceļu. Pērnā gada 18. novembrī Turlavā iesvētīja pagasta karogu, kurā lepni jāikāds kuršu ķoniņš un atgādina par senajiem dižajiem laikiem. Nākamgad Turlava kā apdzīvota vieta noskaitīs savu 750. gadu, un pašlaik tiek gatavots nopietnas izdevums par Turlavas garo un raibo vēsturi, bet pagasts jau nedzīvo no senatnes vien. Tā ir mana darba viena no lielākajām daļām, jo, lai nu kas, ja ne pašvaldības vadītājs rūpējas par to, lai tiktu celta saulītē mūsu kultūra vēsture, mūsu pagasta vēsture. Tas, ka mūsu pagasta iedzīvotāji varbūt ne tik daudz interesējušies par šo lietu, ir tajā apstāklī, ka viņi varbūt ir pieraduši ar šo vidi, kurā viņi dzīvo. Un reizēm, kad man ir jāsaka, ir žēl, ka es dzirdu no Turlavas cilvēkiem, ka viņi saka, bet es jau neko daudz par šiem ķoniņiem, par šo ķoniņu vēsturi nezinu. Faktiski ir pieejami materiāli, samērā plaši viņi pat ir, mēs viņus esam sameklējuši un mēs esam apkopojuši biezās mapēs, tie mums ir pagastā pieejami. Cik zinu, tad arī skolā šobrīd tiek mācīta mūsu ķoniņu, mūsu Turlavas pagasta vēsturi,
Un es ļoti, ļoti ceru, ka vienā jaukā brīdī tomēr būs šī mūsu vēsture pilnīgi apzināta, iespēja robežās pilnīgi. Ja? Un ka mēs vēl leposimies ļoti, ļoti ar savu īpašo kultūru vēsturi. Turlavas pagasta teritorija ir 12,000 hektāru, puse no tiem lauksaimniecība izmantojamā zeme. Te ne tik raksturīgi Kurzemē ir visai auglīgi lauki un lielas saimniecības. Zemkopji apstrādā pa 60-80 hektāriem katrs, bet nevar izlikties nepamanām, ka zemes pagastā uzpērk ārzemnieki. Ja pagasta galva par lielākajiem turlavnieku iegūmiem min sakopto pagasta centru un uzlaboto infrastruktūru, tad visai rūgta nāk atziņa par šā laika lielāko zaudējumu. Lielākais zaudējums noteikti ir cilvēku vilšanās. Vilšanās tajā lietā, kad saņemot zemi, zemes reformas sākumā, vismaz mūsu Turlavas cilvēki bija ļoti patriotiski noskaņoti. Viņi bija gatavi strādāt ar šo zemi un ticēja, ka šī zeme būs viņu maizes devēja. Bet, diemžēl, acīm redzot, mūsu valsts realizētās lauksaimniecības politikas rezultātā cilvēki ir vīlušies. Un daudzos ir ienācis šis pesimisms, šis tāds nevisai optimistiskais noskaņojums, un tas ir vislielākais zaudējums. Par to, ka vietējā pamatskola vēl ilgi pastāvēs, turlavnieki var būt droši. Šis ir viens no retajiem pagastiem, kur demografiskā līkne uzrāda nemitīgu kāpumu. Turlavas pamatskolā mācās 170 bērnu, vēl 40 brauc uz Kuldīgu vai Aizputi. Turlavā īpaši lepojas ar kādu stabilu un skaistu vērtību – sporta deju klubu Sabīne, ko vada Sandra Priedola. Nav nemaz tik viegli mazam pagastam uzturēt sarīkojumu deju mācīšanu un līdzdalību konkursos. Nav tik viegli, kā izskatās, bet ir skaisti. Ja es zīmētu, es neskapēc zīmētu sauli. Neskatoties uz to, ka es zinu Turlavas vēsturi un dzimtas vēsturi un dzimtas kokus un tās visas lietas, kas šeit ir vērtīgas, varbūt vai dižāko mežābeli Baltijā, vai kas tieši raksturot Turlavu. Bet man gribētos zīmēt tai ķerbonī sauli. Ar domu, ka tāda gaiša vietiņa uz Latvijā, jeb šeit ir. Jau gadus 5 Turlavā ir sabiedriskā organizācija Dzīvotprieks, kuras mērķis ir tieši tāds kā nosaukumā – ar dažādiem pasākumiem, kursiem un izglītošanos piedot ikdienas pelēcībai dzīves garšu. Eva, Lāsma, Ilze un Agra ir cieša domu biedru grupa, kas veido projektus, bīda idejas, meklē papildus līdzekļus un mēģina aizraut līdzi citus. Mums katrai, protams, ir arī savs maizes darbs un tas, ko mēs darām darba laikā, bet ir tās lietas, ko mēs risinām pēc darba laika, dažreiz uz ģimenes rēķinu un pavisam bez atalgojuma. Bet mans lielākais atalgojums, un es ceru, ka arī meitenēm pārējām, tas ir vietējo cilvēku atbalsts, pašvaldības atbalsts un pēc tam arī atsauksmes labās. Tas ir tas, kas ir tas atalgojums pēc padarītā. Manuprāt, pats būtiskākais ir nevis naudas atrašana, bet problēmas apzināšanās un arī kaut kādu risinājumu meklēšana. Mēs pašas diskutējam ļoti daudz, mēs veicam iedzīvotāju aptauju, tā informācija ir vērtīgāka. Mēs noteikti ceram, ka tuvākajā laikā mums izdosies pievērsties izglītības jomai un kaut kādā veidā palīdzēt vietējiem iedzīvotājiem izglītības ziņā, jo būtu ļoti nepieciešams zināšanas uzņēmēja darbībā, un tā, lai viņiem būtu iespēja iesaistīties darba tirgū, tiem cilvēkiem, kas šobrīd šeit dzīvo un ir bez darba. Bet mēs gribam vēl un vēl, man liekas, ka tiem, kam ir, tiem vajag vēl un vēl. Arī tie cilvēki, kas apmeklē kursus, viņi jau 1 gadu ir apmeklējuši psiholoģiju, angļu valodu, datorus,
Un nākošā gadā tie paši cilvēki nāk un prasa, nu tad kādus kursus šogad mēs rīkosim. Tieši sievietes, jā. Man liekas, ka viņas novērtē vairāk. Vai nu savu izglītību, savu vērtību, savu pašapziņu. Šādā veidā viņas mēģina risināt savas problēmas. Un tad viņas atgriežas ģimenē varbūt sakārtotākas, kaut ko sapratušas, ar apziņu, ka es esmu vērtīga. Jādomā, ka stēles un austu, ko tev deķi kādu vidū, galdautiņu vien mazu. Grūti pateikt, jo man jau cita doma, mums šitām sievām nav cita doma, kā tik par to, kā es viņu audīšu un kāds viņš man izskatīsies. Savā mūžā es esmu noaudusi ceļu no Kuldīgas līdz Rīgai, lepni teica Otīlija, un tad piebilst, varbūt līdz Tukumam. Otīlija nāk no Dižās Tontegoda dzimtes, kaut pati smēja, ka aizprecēsies uz Kuldīgu, lai tiktu vaļā no grūtā uzvārda. Jau 60 gadus Otīlijai kalpo ratiņš un aužamās stēles, un tautas daļamata meistari savos audeklos ik pa brīdim piemet nevien kurzemnieku košās krāsas, bet arī raksturspīvumu un nepiekāpību. Kas viņi bija? Jā. Penīti un Tontegodi. Tagad 2 uzvārdu lielāko daļu tikai visur dominēja tur. Tāpat bija Pliķciemā Penīti un Tontegodi, tāpat bija Ķoniņciemā. Un no Ķoniņciemā apprecējās uz Pliķciemu arī tagad Tontegoda ar Tontegodi, atkal neizmainās uzvārdu. Un man māsa arī apprecējās tāpat, bet viņa no mūsu pašciema ar tādu Tontegodu zēnu apprecējās. Bet es es izgāju no tā. Es domāju, tik šausmīgs uzvārds Tontegodi, tik grūti rakstīt, tik garš. Bet skaisti skan. Bet nav ne latvisks nekas. Kas tas ir? Es nezinu pat, kas ir Tontegodi. Teica, tautas gods tas būtu, bet tas jau nav skaidrs. Zināt, kas bija ļoti raksturīgi mūsu ciemā? Ka tur bija vienādi māju nosaukumi. Bija Anduļs, Vecanduļs, Jaunanduļs, Mazanduļs. Un, ka ienāca pastnieks, viņš teica, ka vēlas paraut jūs visām jūsu anduļām. Te taču nevar saprast, kam to vēstuli dot un kur ir tās īstās anduļas. Anduļi galā. Viena māja bija deģi, un tad vēl bija vidussēts, jaunvidussēts, leisvidussēts, arī šitā. Un tas bija raksturīgi visos ciemos. Tur bija tāda nosaukuma, ka viņi bija atvazināti no tā viena vārda. Ļoti tālu jau arī mums ir 7 kilometri no centra, no pagasta. No skolas, no baznīcas 7 kilometri. Un tomēr katru svētdienu gāju uz baznīcu un gāju uz mēģinājumu uz kori, jāiet. Taču skolotājs bija tik smuks diriģents, visām meitām patika skolotājs, todēļ vien jāiet uz mēģinājumu. Turlavas centrā Liepālejas galā atrodas Lipaiķu dievnams, vairāk nekā 300 gadus vecs, bet joprojām stāvs un cilvēku nepamests. To silti apspīd aizējošā rudens saules stari, bet vēl atdevīgāk šejieniešu mīlestība. Lipaiķu baznīca ir skaista. Tās logos vēl aizvien rotājas seno kuršu ķoniņu dzimtu ģērboņi, bet viņu pēcteči grūti pat saskaitīt, kurā paudzē. Vēl aizvien savu lūkšanu un pateicību nevis izrunā, bet izdzied. Tas ir ļoti daudz, tas, kāpēc te varētu strādāt, bet vai tāpēc es te strādāju. Tas, ka te ir tās vēsturiskās tradīcijas, tas tā te ir, bet ne jau tāpēc es te strādāju. Kāpēc tad jūs strādājat? Jūs braucat tomēr no Kuldīgas, ka mums darba pietiek. Kāpēc? Jā, es braucu tāpēc, ka tie ir lauku cilvēki. Un lai man tur piedod rīdznieki, ja viņi saka, ka viņiem ir grūti un dārgi un visādi, tad es domāju, ja kaut viens rīdznieks izjūst to, ko nozīmē, ka bērni kilometriem iet katru rītu uz skolu, kad viņi ceļās vismaz 5 no rīta, ja, un tumsā iet un tepat netālu no baznīcas arī viena no manām dziedātājām, kur dzīvo kaimiņu mājās, iegāja vilks un noplējas lopus, ja, un kad tie cilvēki nāk, tie mēģinājumi, protams, ir vakaros, ja, ka es beidzu darbu muzikas skolā, es braucu uz šejienu, un viņi nāk pat tums, viņi nāk kilometriem. Un tas ir tas, kad ja ir cilvēki, kur grib dziedāt, jā, tad es vienkārši nevaru nebraukt. Mūzika tā ir tāda lieta, kas ir domāta, lai dvēseli atvērtu. Un kā tādas zālītes sirdī.
Un neapšaubām, tas ir gan dziedātājiem katrā mēģinājumā, jo ja ir tā veiksmīgi mums mēģinājumā gājis, tad es domāju, arī katrs aiziet mājās jau ar tādu labāku sajūtu. Un tad man atliek cerēt, ka arī mājinieki sajūt to, ka atnāk tas dziedātājs ar to labo auru. Un arī tur bērni varbūt tiek vairāk noglāstīti un samīļoti. Es liktu Rudzu lauku ar skaistu egli zaļu. Tādu skaistu variantu zaļu. Kāpēc tieši to? Es nezinu, tā. Man tas liekas tā. Nu, tieši saistīts ar mūsu laukiem un ar Rudzu lauks tādu plašumu dod tādu. Tāda it kā nebeidzamības sajūta, un tā egla tāda it kā noliek pie vietas tādu lielu un zaļu un spēcīgu. Te Lipaiķu baznīcā savulaik laulājušies Ilzes vecvecāki. Kaut nekad nesatikusi savu vecmāmiņu, kas bijusi īstena Kurša ķoniņa pēctece, Ilze domā, ka arī viņai daudz kas ir gēnos ierakstīts. Bet vai senču garš šo laiku cilvēku ieliek kādos noteiktos rāmjos? Mūsdienu cilvēkiem tas absolūti nekādas neuzliek nekādu nepienākumu sajūtu, ne tādu atbildības sajūtu, kad nē. Man tā šķiet, un arī kontaktējoties ar citiem cilvēkiem tur. Man šķiet, ka tas ir pazudis, tas it kā tas, no ķoniņa. Pielīdzinājies it kā mūsdienām visi nonevilējies. Man šķiet, ko es neesmu zaudējusi, tas ir to ķoniņa lepnumu. Cik tur tā labuma, bet lepnums ir palicis. Kā tas lepnums izpaužas ikdienā? Ikdienā. Kā saka latvietis, neiešu nabadzības dēļ lepnumu zaudēt. Un tieši tā viņš izpaužās. Kad galva augšā, deguns augšā, un es eju, neskatoties ne uz ko. Droši vien kādas varenas kokus. Jo savā laikā mans vectēvs bija stādījis birzes bērzu. Viņu, protams, vairs nav, jo saimniecības laikā gāja melorācija un tās visas tika nozāģētas. Arī vectēvam bija uzceltas sēkas un bija saimniecība. Es tā domāju, ka neko vairāk arī es nevarētu lepoties.
Manuprāt, Sarmītei tomēr ir ar ko lepoties. Pirms 10 gadiem atgūstot savu vectēvu zemi Atvarus, te nebija ne ceļa, ne elektrības. Viņi sāka gluži plikā vietā ar pāris cūkām no Deļļiem uzlietā šķūnītī un 18 hektāriem zemes. Tagad Sarmīte ar vīru un meitas ģimeni kopā apsaimnieko 200 hektāru un saka, 10 gadi ir bijuši grūti un tagad varētu sākt dzīvot. Mēs dzīvojam tikai uz tīro lauksaimniecību. Mums nav nekā cita, tikai tīrā lauksaimniecība. Slaucams govs, cūkas, sākot no sivēna un līdz nobarojumam. Un nav nekāda blakus ienākuma. Nav pat meža, kur varētu nocirst būvmateriālus. Un tas ir diezgan sarežģīti un diezgan grūti. Protams, ja ir mežs, tas ir atbalsts lauksaimniecībai, no kā var paņemt, kad pietrūkst to apgrozāmo līdzekļu. Es esmu uz subsīdijām gājusi visu laiku, cik tik ir iespējams. Pagājušā gadā traktoru Belarusu nopirkām un subsīdijas saņēmu, un par slaucamām govīm saņem subsīdijas un par sējumiem, jo mēs pašaudzējam certificētu sēklu un saņemam subsīdijas. Tā kā principā jau ko tā valsts atbalsta, tas arī tiek mēģināts paņemt, cik jau vien ir iespējams. Es tā domāju, ka es līdz šim esmu bijis ļoti godīgi pret valsti, jo es savu produkciju pārdodu tikai pārstrādes uzņēmumiem un tikai ar dokumentiem un neko nepārdodu tā kā varētu teikt, nelegāli. Man viss ir it kā dokumentāli noformēts. To vai ir godīgi pret zemi, gribu teikt, ka nē, jo iedot zemē to, kas viņai ir vajadzīgs. Šodien zemnieks laukos nevar, kur strādā tīro lauksaimniecību. Tieši tas ir smagi, ka pietrūkst apgrozāmo līdzekļu. Kaut pateicīgi par saņemtajām valsts subsīdijām, saimniece atzīst, ka tās, diemžēl, ir viena liela birokrātija, papīrs papīra galā. Bet kā būs tad, kad Atvaru sētā ienāks stingrās Eiropas Savienības prasības? Kā tad varēs izdzīvot vidusmēra saimniecību, kurai nav nekādu citu papildus ienākumu? Es pati esmu diezgan liels eiroskeptiķis, teikšu, kā ir. Jo, ja šodien uz tik ļoti nevienādiem noteikumiem mēs ieejam Eiropā, un salīdzinot to, cik gadus mēs esam dzīvojuši galīgi ne tā kā rietumos, vai ir iespējama kāda konkurence? Es tā gribu teikt, kaut ko prognozēt un paredzēt ir šausmīgi grūti. Ja būs tās ražošanas kvotas, es domāju, ka tas būs sāpīgi. Ja būtu tikai realizācijas kvotas, tad tas būtu vienkāršāk, jo tad tie, kas šodien realizē savu produkciju un realizē viņu legāli, tad viņam arī tās kvotas būtu, bet ja viņas būs ražošanas kvotas, un tādas, kā viņš šobrīd tiek izdalīts, tad tas ir galīgi garām. Tas nozīmē, ka ganāmpulks būs jāsamazina. Praktiski mēs nevaram paredzēt neko ne par cenām, ne par kādu attīstību mēs nevaram domāt, jo mēs neko nezinām. Tagad ir sasēta ziemāja, bet es nezinu, kā es viņas realizēšu nākošā gadā, par kādām cenām. Tas viss ir briesmīgi, ka neko taču nezinu. Dzīvojam tā, ko mēs zinām šodien. Bet uz rītdienu neko nevar arī saplānot. Tas viss ir smagi. Es tomēr mīlu tos laukus. Kad tas arī ir svarīgi, jo laukos šodien strādāt, ja nemīlu to zemi un tos laukus, es domāju, ka nav iespējams. Tādus mēs šajā rudenī ieraudzījām turlauniekus, lepnus savas senatnes apziņā, pašapzinīgus savas šodienas varējumā. Viņi bija tie, kas vedināja domāt par dzimtas ģērboni, cik tālu tā ir tikai vēstures relikvija un cik mūsu pašu daļa. Ko paliekoši tajā varam iezīmēt mēs katrs.